Čau visiem! Jā, ir vēl viens vlogs, es esmu atpakaļ. Wow, jau 3. video pēc kārtas. Tā kā nice. Jo pagājušais video arī sanāca baigi ilgais. Es jums teicu, nē, šis nebūs tik ilgs un traļi-vaļi. Jā, beigās sanāca tāpat pusstunda. Bet man liekas, jums patīk tie ilgie video. Baigi daudz skatījumu, baigi daudz laiki. Ok, pirms mēs braucam uz stalli updates par grāmatām. Nebūs nekāds updates. Joprojām šī pati grāmata. Esmu nedaudz vairāk nekā es biju iepriekš. Es esmu kaut kādā 250. lapusē, bet jā, kā jau es jums teicu, man nav laika. Un vēl nav vasara, un man jau nav laika lasīt, bet nu labi. Ok, tad tagad ir 12:30. Mēs brauksim lēnām uz stalli. Šodien ir diezgan daudz, kas jāizdara. Bet te jau redzēsim, ko mēs paspēsim, ko mēs nepaspēsim. Es ceru, ka mēs visu paspēsim. Bet jā, ārā nav silti, ir augsti. Es šodien gan jau daudz reizes teikšu, ka man ir augsti. Jo ir augsti. Ja pagājušā nedēļa bija plus 13, tad šonedēļ ir plus 5. Jā, tāpēc es nosalšu, un jums būs jāklausās, cik man ir augsti. Bet, labi, ja es kaut ko darīšu, man nebūs augsti. Tāpēc braucam. Jā, nu, es tagad sildu mašīnu. Man mašīna rāda plus 2 grādi. Augsti. Es nosalšu šodien. Nu, bet labi. Starp citu, no rīta skatījos TikToku, redzēju vienu TikToku, kur tā kā BMW automašīnas vadītājs saka, ka jā, varbūt manai mašīnai jālai bieži eļļu, bet vismaz, kad man cilvēki paprasa, ar kādu mašīnu es braucu, es nesāku teikt lapu izmērus. Sākumā sāku domāt, kāda mašīna saka lapu izmērus? Audi. Man ir A4 lapas izmērs mašīna. Jā. Tas ir rēcīgi. Es tagad rēcu. Par to es kaut kā agrāk nebiju aizdomājusies. Tā, nu, es esmu jau stallī, sen uz Grifonu inventāru. Sākumā jāsim Grifonu, saliku interesantu uzdevumu, paskatīsimies, vai mums vispār sanāks. Tā, ka te būs kārtiņa, krustiņš, kārtiņa, oksaris. Redzēsim, varbūt iedzēs sabīdīt ciešāk, jo man liekas, te ir par platu. Bet labi, iziesim sākumā ar Grifoniņu. Visu laikšos un... Oi, kāds vējš šodien. Un tad paskatīsimies, vai jāpārbīda būs kaut kas vai nebūs. Nu, redzēsim, šitas sarežģīts uzdevums, vai es vispār kaut ko tādu izlakšu. Sen esmu lekusi. Grifons gan jau varēs. Es vispār biju šokā, kad mēs ēnu dienā brīvajos viņu palaidām. Un šitas lielais zirgs izlaca 140. Wow, vienkārši. Līdz ar to, jā, Grifons varēs, skatīsimies, vai es varēšu. Nerēku māņi skaistie zirgi. Galvenais kasīta, kā tagad sāk iet uz treniņiem. Viņi riktīgi nāk klāt. Ielaisim zirgiem ūdeni. Jau izdzēruši visu. Jā, kumeris jau riktīgi paaudzies, riktīgi jau liela meitene. Smuka forša. Reku kārtīti. Reku mūsu Grifons. Grifons neizskatās laimīgs. Bet man liekas, ka man sanāk viņu iebarot. Man liekas, ka Alzas reāli strādā. Tā, nu, es jau esmu gatava. Grifons tur guļ, tūlīt iesim jāt. Gribēju jums pateikt, šodien mēs testēsim manus jaunos jāšņas legingus no Jātnieku pasaules. Paskatīsimies, kā būs lecienos, kā mani turās uz zirga. Šie ir ziemas jāšņas legiņi, viņiem iekšā ir flīsiņš, un es šodien to tā novērtēju, jo man ir silti beidzot. Nu jā, tad iesim jāt. Nu, paskatieties, cik viņš labi izskatās. Labi, tur nedaudz ribiņas ir, bet vairs nav tik traki, cik bija. Nu, labi, ar segliem tur nevar tā redzēt. Bet, nu, vienkārši modelis. Ja es paņēmu telefonu statīvu, paskatīsimies, varbūt sanāks nofilmēt kaut ko, jo neviena nebūs, kas man varēs nofilmēt. Nu jā, presīti nedaudz vajag pacelt. Bet ir labi. Man patīk. Tā, nu, ar Grifonu esam iesildījušies. Sākumā man bija augsti, bet tagad man nav augsti, man ir diezgan labi, karsti. Saliku jau krustiņu uzdevumā. Nu, sāksim palaikāt.
jums varu pateikt. Crazy, pēc tik ilga pārtraukuma lekt metriņu. Nu, nē, liekas 90 centimetri. Vai metrs. 95. Jā. Tā kā crazy, sirsniņa nedaudz patricēja. Bet bija tik forši, tik forša sajūta, kad ir zirgs, kurš lec un kuru tev nav jāmāca un nav jābaidās, ka viņš tur baigi var kļūdīties. Un es arī Grifonu ļoti perfekti zinu, līdz ar to es zinu, kuros brīžos viņš var kļūdīties, ka viņu pirms tā šķēršļa vajag iedrošināt vairāk. Sadāk, jā, viņš var nostopēt, bet tas ir uz lielākiem šķēršļiem, jā. Ļoti forši sajūta. Protams, es tur sajūtos kā pelmenis dažos lecienos. Es nezinu, kāpēc, bet man labās rokas pavada ik pa brīdim. Kaut kā, nezinu, šļuka ārā, kas ir baigi interesanti. Pirmoreiz man kaut kas šitāds ir. Tieši labās rokas, kreisās rokas pavada man stāvēja pilnībā normāli. Labās rokas pavada, jā, citreiz man krita viņa ārā, tas tā interesanti. Bet forši palēkāt, forši. Man tāds prieks par sevi un par Grifīti. Jā, Grifonam arī nebija tik viegli pēc ziemas pārtraukuma un vispār pēc vairāk gadu pārtraukuma palēkāt. Nelabi, 90 viņš man ir lecis ar meitenēm, bet nu tāpatās. Tur jau viņš māca meitenes, un šeit es zinu, ko daru, un viņš zina, ko dara. Nu tad tikai mums vajadzēja atrast kopīgu valodu. Tā pēc ranīgi tika pacēlātas sajūtas. Gribēju pateikt par biksēm. Nu ļoti labas, ļoti man patika. Tāpēc, ka es zinu, ka ja šodien būtu uzvalkusi parastos jāšanas legingus, man būtu augsti. Man saltu šī vieta. Ar šīm nesala bija ļoti forši. Lecienos mani turēja, lēkšos mani turēja, bija ļoti forši, gripi ir labi. Jā, pēc pirmā treniņa vispār nav nekādu nolietojumu pazīmju, man liekas. Jā, nav. Tā kā jā, man patīk. Man šie legingi tiešām patīk, un pirmo reizi izmēģinu no Eurostar legingus. Tā kā jā, tagad es domāju, ka es nākotnē arī nopirkšu no viņiem. Viņi nebija dārgi kaut kad 50 eiro, līdz ar to, jā, es esmu šokā par to kvalitāti, man patīk. Tā, nu, tagad es droši vien aiziešu nedaudz atpūsties uz mašīnu, un arī paeditot video, influencera dzīve. Nu, kaut kāds 20 minūtes. Pa to laiku, jā, es iedošu Grifonam tagad pusdienas. Nu, labi, viņš vēl, lai nedaudz pastāv, tad iedošu Grifonam pusdienas. Un, jā, un tad es jāskatās, lai viņš izžust, jo viņš pagaidām ir slapš, viņš ar sedziņu stāv. Un tad es gan jau patīrīšu bokšus, un tad jāskatās, cik ir laika, jo, man liekas, jau ir kaut kāds 10, 20 pār 3. Jā, man 6 ir meitenes. Bet, nu, tā kā, it kā jau visu paspēsim. Nav jau tik traki. Nu, Grifītis jau paēda pusdienas. Viņš jau prasās ārā, bet es viņu vēl nelaidīšu ārā, lai viņš nedaudz pastāv. Es iztīrīšu Limeratas boksi. Un tagad ir 4, mums ir 2 stundas, līdz man atbrauc meitene uz treniņu. Tā ka, jā, es domāju, ka mēs paspēsim vēl paņemt kasiju, jo bokši vairs nav tik tā kā sarežģīti, cik viņi bija ziemā. Nē, viņi ir daudz vienkāršāki. Un mazāk tā, kas ir jātīra, tāpēc, jā, tagad iztīrīsim, nu, varbūt ne visus bokšus, bet cik paspēsim, tad Grifonu ārā, kasiju iekšā un paņemsim kasiju. Tā, nu, Grifoniņš iet ārā, ļoti viņš grib ārā, šausmīgi viņš grib ārā. Un tad ņemsim kasīti, lai tas bokses jau iztīrīju. Tagad arī saulīte sāka spīdēt, vismaz nedaudz siltāk. Sadāk es jau nosalu, tiešām bija augstu vienu brīdi. Jā, bet tagad ņemsimies ar kasīti. Ielaidu Grifonu, lai Marta atnāca padzerties, un jau mazais ķērīgs. Ķērīgs. Jā, tik lielais nevar. Čau, ķērī. Čau, ķērī. Nu, ja Grifons tā atnāca visus izdzīt prom. Tā kā ķērīts aizgāja. Nu, čau, ķērīk. Čau. Čau. Kā tev iet, ko? Kā tev iet, mazais, tu huligāns, jau rīktīgs huligāns. Jā, es par tevi runāju, Čerik. Ja nepatīk, ka galvu aiztiek, tāpēc es cenšos viņai aiztikt galvu, lai pieradinātu. Jo, laba huligāne mazā. Ja zobi jau ir, tāpēc jāskatās, lai viņa nekoš. Bet smuka ķēvīta.
Man viņa riktīgi patīk. Jā, tur grifons dzen limeratu prom. Jā, un tu ej dzert no spaiņa, Čeri. Tev ir laiks lielie zirgi pie spaiņa. Ņo, grifī. Nu, kas tā dara? Kas mammu dzenā? Ņo, kāpēc tu mammai neļauj padzerties? Un es te mazo bērnu par huligānu saucu. Smuks jau tu esi, grifa smuks. Bet mums vajag šo te zirdziņu dabūt. Nu jā, bija pārāk tīrs pēc straniņa. Vajadzēja diešu dubļos izvērlēties. Nu, vismaz man rītdien viņš nebūs jātīra. Tas ir pozitīvi. Tā, nu mēs ar kasīti jau iesoļojamies. Es tik nevaru saprast, kurš man kasīti dauza. Tā kā rekur viņai rēta, rekur uz kakla jauna rēta. Uz dībānā vēl bija, bet es nevarēšu jau parādīt. Kas viņu dauza? Kurš? Viņa man staigā ar vismierīgākajiem zirgiem. Nu labi, tur tagad ir kumeļš, jā, kas interesē kumeļš. Nu tiešām limerāta varētu tik agresīvi viņai mesties virsū? Baigi interesanti. Nu mēs jau kordojamies otrā virzienā, bet šodien reiz bez kārtiņām, vienkārši, lai viņu izstaipa kājas, tad rītdien pastrādāsim vairāk. Nu man tā viņa patīk, es nevaru viņai augt par riktīgi smuku, skaistu ķēvi. Es iedomājos, ka man šitos rikšus vajadzēs izsēdēt un viss, ja viņai tiešām ļoti patīk viņas gaitas. Viņa ļoti elastīga, ļoti forša. Arī leciens, tad, kad mēs mēģinājām, viņai bija smuks. Nu, varbūt varētu mēģināt uz šī gada rudenspērli viņu aizsūtīt. Ja es teiktu, ka viņa ir labāka par limeratu. Tāda jūtīgāka, gan limerata nav tik emocionāla. Kasīts gan ir ļoti emocionāls. Bet gaitu ziņā, nu man viņa ļoti patīk. Nu, kasītis jau atsoļojas, forši, paklausīga meitene. Jā, manas sīkās apgrieza viņai krēpes, bet es teiktu nevis apgrieza, bet aplīdzināja. Tā kā man vajadzēs tur pieslēgties, nogriezt normāli viņai krēpes. Tā šobrīd viņa izskatās nedaudz rēcīgi. Viņai krēpju dēļ kakls izskatās garāks nekā viņš patiesībā ir. Jā, viņai izskatās ļoti garš kakls, bet viņš tāds nav. Mēs varam redzēt, ka viņai ir mazs kakliņš. Tā kā jā, labi, vajadzēs man tur pieslēgties kādu dienu, apgriezt viņai normāli krēpes. Kosītis pēc laba darba nopelnījis burkonu. Joškais dal meiteni. Ņem. Nu, ņem. Kas ir? Atņēma man burkonu. Nu, pagaidi, sekoši ļā to, kas tev ir mutē. Nepacietīgie zirgi. Nu, ņem. Labi, kasīt. Kamēr kasīs atpūtīsies, mēs iztīrīsim Grifonam boksi. Nu, Grifonam boksis iztīrīju. Viņam neko nevajadzēja likt. Nu, sienu vajadzēja salikt, jā. Bet salmus tā kā nevajadzēja likt, tas ir baigi forši. Limeretai gan vajadzēja 2 tačkas ar salmiem. Es tevi dzirdu, Kasi. Jā, Kasis prasa sārā. Un tagad arī aizvedīsim Kasi un tad iztīrīsim viņai boksi. Un tad man tūlīt jau pēc pusstundas būs meitene. Nu, Kasītis jau ir aplokā. Grifons atnāca un tagad dzer ūdeni, jo viņš ļoti labi zina, ka Kasītis pēc treniņa grib ūdeni. Un viņš vienkārši speciāli, man liekas, atnāca. Viņš pēdējā laikā ir palicis tāds nejauks. Viņš agrāk tāds nebija. Viņš agrāk bija riktīgs mīļuma iemiesojums. Tagad nē. Regulīgi maratu dzer no ūdens prom. Kasītei tagad neļauj iet pie ūdens. Jā, Grīf, es par tevi runāju. Tu tur vispār kaut ko padzēri. Un kaut cik tu padzēri. Man liekas, tu tur zobus vairāk mazgā. Jej, pēdējais boksis šodien. Kasis vienmēr pieka kā pieejas. Nu, visi bokši iztīrīti, pabeigti, siens ielikts. Uztaisīju arī zirdziņiem vakariņas. Nu, Aleksai, protams, ne, jo Aleksa šodien nestrādā. Es pagājušais kļūdījos, stāstot jums, ko mani zirgi ēt. Un tad tās meitenes, kas man palīdz un taisa zirgu ēdienu, viņas nošokējās un pēc tam prasīja Madara, mēs tak savādāk taisam. Man tāds, nu jā, ok. Visiem zirgiem iet mikroelementi, uzreiz to pateikšu. Tad Grifonam ir auzas, lucerna, mikroelementi un elpošanas piedeva. Donai ir tas dobeles dzirnavnieka, tās granulas, magnīs,
un mikroelementi. Limaratai iet muslis, auzas un mikroelementi, un Kasijai iet tikai auzas un mikroelementi. Limarata grib jums kaut ko parādīt, un Čeriks arī. Tā kā mazajam bebim ir pirmie apauši. Gan nedaudz vēl par lieli viņai. Tas mums pirmie apauši, jo. Rozā krāsā, jo meitenīte. Ja. Viņa visu laiku to dibenu griež, lai es tikai viņai kasu dibenu. Bet es gribu apaušus parādīt. Čerik! Ai, kāda skaista! Nu, man liekas, viņai ļoti piestāv. Čerik, ko tu domā? Nu, viņai gan nepatīk apauši. Un tā apaušu uzģērbšana un noģērbšana arī ir tāda jaudīga. Bet tagad viņu atstāšu aplokā ar apaušiem. Lai viņa pierot, lai viņa paskrien. Lai citi zirgi viņu parausta aiz apaušiem. Jā, ai, bet smuka meitene. Nu, Emīlija tikko ievada Donnu un paskatieties uz Emīliju. Ak, mans Dievs, pastāsti, kā tas bija. Mēs gājām, viņa negribēja apstāties. Viņa paskatījās uz Peļku un sāka viņš tā tad arī un visu Peļku un manis aplies. Šausmas. Nu, Donna, tu esi lepna ar sevi? Jā, izskaties lepna, jā. Rēku Emīlija ar Donnu ierikšojas. Nu, šodien viņa ļoti ilgi sagloja, tāpēc redzēsim, vai mēs paspēsim visu treniņu. Donna tur baigi slinko. Bet neko. Emīlijai mēs trenējam muskuļus tieši. Tagad Emīlija pilda manu mīļāko vingrinājumu, kas ir puspiesēda rikšos un rokas aiz muguras. Liekas diezgan vienkārši, bet nē, galīgi nav vienkārši. Es ieteiktu jums visiem treniņos pamēģināt. Ļoti nostiprina visas muskulatūras grupas, līdzsvars uzlabojas uzreiz. Nu, šis man ļoti vingrinājums patīks. Tagad ik pa brīdim saviem jātniekiem lieku tā darīt. Paskatieties, kāda mums romantika treniņos. Tur saulīte un smugas debesis. Un Emīlija ar Donnu rikšo. Tik skaisti. Un reku arī otrā virzienā puspiesāda bez rokām. Šis tiešām ir labs tā kā vingrinājums, lai lecienos sevi turētu augšā, lai nesistos tam zirgam uz muguras piezemējoties, kā arī, lai roku nerautu, lai tu to svaru vari noturēt tikai ar savu ķermeni un nevis zirga mutē raujot roku, jo es redzu daudziem jauniem jātniekiem, iesācējiem īpaši uz piezemēšanos, viņi ņem to pavadu un tad man tik žēl zirga. Tāpēc mēs skačājamies. Mācamies skaitīt tempus, mierīgi ar savu kāju. Super, šis bija labi. Papēdīts uz leju, purngals pie zirga, ceļgali piespiesti. Super, Emīlija, malecis. Mēģinam 3, Emīlija, 4 man nevajag. Aiziet, lēkšojam. Super! Ok, šodien pietiek atrikšo zirgu. Pāglaudi viņu. Viņa labi gāja. Jā, nu sanāca Emīlijai nedaudz īsāks treniņš. Nu, ne ļoti īsāks, jo mēs noņēmām nedaudz mazāks soļus, intensīvāks treniņš, bet nedaudz īsāks, jā. Bet nu neko. Es viņai pateicu, lai nākamreiz atbrauc kaut kāds 10-15 minūtes agrāk, tad mēs visu paspēsim, es tā domāju. Nu, Donna bija, man liekas, diezgan netīri, jo viņa tajā peļķē ievilka Emīliju un nabaga Emīliju. Šausmas, tas zirgs ir kadrs vienkārši. Nu jā, tūlīt Emīlija atsoļo jau Donnu, tūlīt ievadīs stallī. Tātad iedosim Donnai pēst, un tad Donna ies ārā, un es ievadīšu zirgus. Paskai Emīlija kāds malacis noņēma kājasargus, lai Donnai pēc treniņa vieglāk. Super. Patīk man šādi jātnieki, kas rūpējas par zirga labsajūtu. Donsis Ponsis atjau vakariņas, un Emīlija atnesa eklērus. Emīlija, kāpēc mums ir eklēri? Es pagājušais nokritu. Jā, tāpēc mēs šoreiz ēdam eklērus. Liekam likmes. Čerikam uz galvas vēl būs apauši, vai nebūs? Ir! Reku mazais bērns ar apaušiem. Nepazaudēja. Wow!
Koķi forši. Un tā viņa patīk. Nu, kurš pirmais ies iekšā? Izņemot limeratu un čeriku. Grīfa, kasi. Kurš no jums pirmais nāks? O, bebis kakā. Forši, forši. Neviens negrib nākt iekšā. Spēļoju domu, ka limeratu ar čeriku gan grib. Vajag elektrību izslēgt. O, Grifis nāks laikam. Nu, nāc, Grifi, nāc. Nāc, puika. Jā, viņš pa tiem dubļiem negrib iet. Tā, nu, kamēr es te vadāju zirgus, gribu jums atgādināt par mūsu fondu, kur ik viens no jums var noziedot kādu naudiņu un atbalstīt mani, atbalstīt to, ka es veidoju kontentu, ka es lieku YouTube'ā video. Es arī cenšos visiem palīdzēt, kuriem ir kaut kādi jautājumi, vienmēr atbildu un izstāstu savu pieredzi, kā man ir bijis un ko es iesaku, ko es neiesaku. Tā ka jā, ja jūs vēlaties pateikt man paldies, un arī man tuvojas dzimšanas diena, tā kā, ja jūs vēlaties apsveikt dzimšanas dienā, labi, dzimšanas diena ir vēl pēc 2 nedēļām, bet nu jā, tad man lielākā dzimšanas dienas dāvana būtu, ja jūs varētu noziedot kādu naudiņu, lai mēs visi kopā, kopīgiem spēkiem, varam nopirkt zirgiem inhalatoru. Tā ka jā, atceramies, ka ir bumeranga efekts un labais vienmēr nāk atpakaļ. Tā ka, ja jūs izdarīsiet kādam citam kaut ko labu, jums tas nāks atpakaļ. Paldies visiem, kas ziedo. Mēs jau esam savākuši 10%, pat vairāk nedaudz, no vajadzīgās summas, un tas, man liekas, ir tik forši. Tā ka jā, paldies, paldies, paldies visiem. Jā, tiku pie Donnas. Kamēr pabeidzu jums stāstīt par ziedojumu fondu, zvana man Emīlija. Un saka, ka Donna viņai izrāvās. Man bija tāds, fuck. Atvainojos. Ko jau viņa dara? Ejam, Donna. Nu, man jau vakar meitene arī bija uz treniņu. Un viņa arī saka, ka viņa pēc treniņa Donnu dabūt aplokā, nu, ka bija pagrūti, arī bija izrāvusies, bet, nu, viņa kaut kā dabūja viņu aplokā. Nu jā, un tad vakar Donna pamēģināja ar to meiteni, saprata, ka tā var. Un šodien ar nabaga Emīliju tāpat darīja. Jā, dabūjus viņu. Pateicu Donnai, ka tā darīt nevajag, jo tas zirgs zina, ka viņa ir stipra. Viņa zina, ka viņa ir daudz stiprāka par cilvēku. Nu, ja tas zirgs sagribēs iet taisni, viņa arī aizies taisni. Un ar braucamajiem ir tāda ļoti grūta lieta. Tieši braucamajiem pateikt, ka hei, nē, labi, tu esi stiprāks, bet es labāk zinu, klausi mani. Bet jā, tagad Donna bēdīga. Ejam atpakaļ pie Aleksiņas uz aplūku. Nē, kur Aleksiņa? Tur aizgāja padzerties, viņam tur ir dzeršanas vieta. Vienīgais zirdziņš, kuram šodien nesanāca treniņš. Nu, limaratai, bet nu tas tā. Nekās Aleksiņam man pastrādās rīt, parīt, aizparīt. Un tad ir Donnas dibens. Ai, nevaru ar Donnu, vienmēr ir problēmas. Ai, jau ļoti tumšs. Reku čariks skrien. Emīlija ieveda kasīti. Tūlīt palīdzēs man ar limeratu un čariku. Jau meitenes ejam mājās. Čarikam viss interesē. Ej! Es mēģināšu, lai kumeļš iet arī. Boksī, jā. Viss kārtībā, kumeļs sako. Nu, Čeri, ejam iekšā. Čeri, ne, ej iekšā. Nu, visi zirgi iekšā. Laimīgi. Nu, visi zirgi pabaroti, padzirdīti, ēt tagad vakariņas. Un es arī beigšu šo video, jau ir 8:30 vakarā. Jau ir pat vairāk. Gan arī, nu, vēl 9 nav, bet tuvojas 9. Un es beidzot braukšu mājās, lai montētu šo video. Cerams, ka es visu paspēšu, un tad rīt jums būs beidzot video. Tā ka jā, paldies, ka noskatījies šo video. Neaizmirsti uzspiest laiku un ieraksti kaut ko komentārā. Kā arī, ja tu vēl neesi to izdarījis, noteikti piesako man. Un neaizmirsti par mūsu fondu, kur jūs katrs varat ziedot naudiņu un atbalstīt mani. Labi, paldies, ka noskatījies. Atā!